Kalvi, pastāsti lūdzu par sevi. Man sauc Kalvis. Man ir šobrīd 27 gadi. Strādāju dzīvumā fonda apsaimniekošanā. Esmu uzņēmumā klientēs vadītājs. Neprecējies. Īsumā tas ir viss par mani. Pastāsti, kāpēc izvēlējies mācīties tieši NLP? Par to, kā es pār šeit tiku, ir ļoti interesants stāsts. Sāku šeit mācīties pirms aptuveni 5-6 gadiem. Pirms tam man nebija ne mazākā priekšstata. Es vispār nemaz nezināju, ka eksistē šāds NLP. Tajā laikā es meklēju risinājumus, kā uzlabot savu komunikāciju ar kolēģiem, klientiem un cilvēkiem vispār savu apkārt. Un atradu šādus kursus internetā. Es domāju, kāpēc ne? Lai gan viņi bija salīdzinoši dārgi, bet tajā laikā man likās, ja ir dārgi, tā tad labi. Tā es nokļuvu šeit. Un lēnā gadu garumā sāku šos kursus apgūt. Un izrādījās, ka tas ir kaut kas daudz vairāk, nekā es biju gaidījis. Komunicēt esmu iemācījies paldies šiem kursiem, un es esmu iegūst vēl daudz citas lietas. Kādas varbūt tās vēl varētu uzsvērt bez komunikācijas tādas knifus vai? Bez komunikācijas noteikti tas ir pašā attīstībā. Es pieteiktu kaut kādu savu personīgo mērķu sasniegšanu. Kaitīgo ieradumu atmešana, kā teiksim, smēķēšana. Esmu arī to panācis ar šo kursu palīdzību. Vairāk spēju sev sadzirdēt, ieklausīties, redz vairāk sevi pateicoties šiem kursiem, kas attiecās, teiksim, uz darbu. Tātad man darbā bieži vien nākās tikties gan ar esošajiem, gan potenciālajiem klientiem. Tātad man ir palielinājumi jāspēj uzminēt, ko tas klients vēlās no manis. Un jā, šie kursi dod to iespēju, tās zināšanas, ko es esmu iegūs. Protams, es ar grāmatām pie viņiem neeju ciemos, tas noteikti neapzināti zemapziņas līmenī. Es spēju tos klientus sadzirdēt, es spēju intuitīvi nojaust, ko viņš vēlās no manis. Un tas teiksim, šie kursi, šīs zināšanas veicina man to sadarbību ar saviem klientiem. Tad spēju pildīt savus darba pienākumus ļoti sekmīgi. Galvenie tādi sasniegumi, kas tev ir, ko tu redzi, kas būtu tāds, ko tu gribētu izcelt varbūt tās? Galvenie sasniegumi. Par cik mans darbs ir saistīts ar pārdošanu, gan tieši pats esmu pārdevis, gan šobrīd vadu pārdošanas komandas, tad visvairāk tieši redzu šo pašā šajā pārdošanā, kad, kā es teicu, tad ir ļoti viegli komunicēt ar klientiem, ļoti viegli viņu saprast, viņu vēlmes. Dažreiz sajūtu, ka esmu gaišreģis, kad es spēju paredzēt uz priekšu, ko viņi vēlēsies. Un tas tiešām atvieglo darbu ar klientiem, tas nes rezultātu. Tas ir tas galvenais. Tas ir tas galvenais, teiksim, sasniegums, ko es redzu, kas ir būtiskākais. Un kam tu ieteiktu šīs zināšanas apgūt? Es gribētu ieteikt cilvēkiem, kuri vēlas sev attīstīt, kuri šobrīd ir kaut kādā zināmā apnikuma stadijā, nav sev atraduši. Nezinu, kā sev pilnveidot, tad es domāju, šī būtu tā pareizā vieta, kur viņiem atnākt. Atnāca kā uzlabo komunikāciju ar cilvēkiem, bet izgāja ārā no šiem kursiem, saņemot daudz vairāk nekā es biju gaidījis. Tātad noteikti nevajag cilvēkiem kautrēties. Es viņam ieteiktu nākt uz šeieni. Kaut vai sākumā ar mazu mērķīti. Kaut vai paskatīties, kas ir tas NLP tieši tāds ir. Kaut kādās citās dzīves jomās arī izdodas izmantot NLP vai vairāk tieši darbā un pašizaugsmē? Vairāk tieši to redz darbā. Iespējams arī privātajā dzīvē, teiksim, attiecībās ar vecākiem, ar draugiem, radiem paziņām. Bet tas viss tā ļoti vienkārši padodās, kad es neesmu tā apzināti analizējis. Jā, kaut ko pielietoju NLP, gūtajām zināšanām, kaut ko nepielietoju. Jo arī jau šobrīd es nepielietoju NLP apzināti, tas notiek zemapziņas līmenī neapzināti.
Respektīvi, nevar grāmatas katru vakaru vaļā un nelas kā to tehniku atkārtot. Jā. Apzināti, protams, privāti, ko es varu pateikt, apzināti es izmantoju saucamo 21 lapiņas tehniku, kad vēlēs kaut ko sevī mainīt, tad 21 dienu pēc kārtas konkrētā laikā to runā ar sevi. Stāst par to, ko tu vēlēs sasniegt ar šo lapiņu principu. Tas ir tas lieta, ko es biežāk izmantoju šobrīd. Vēl, ja tev būtu varbūt tādas kopumā jāpasaka par NLP, ko tu varētu pateikt par to? Vienā vārdā? Var vienā vārdā. Superīgs pasākums, ļoti foršs, brīvi gaisot. Jā, šobrīd es nespēju savu dzīvi iedomāties, tiešām neesmu par to domājis, kāds tas būtu kā persona, ja viņi nebūtu apguvuši NLP. Pieļauju, tas būtu pavisam savādāks, kaut ko pavisam citur. Tā kā kopumā raksturojot, tas ir pārmaiņas cilvēkā pašā, tas ir pārmaiņas. Tad bija vērts investēt savu laiku, naudu tajā visā pasākumā? Viennozīmīgi. Protams, jā. Ja kaut gan tie kursi, viņi sākotnēji nešķiet lēti, bet ir jāatcerās to, kad ir jāņem vērā tas, ka tās zināšanas, ko tu iegūsi, noderēs visu atlikušo mūžu. Tad tā ir ilgtermiņa investīcija sevī. Tad tas sanāk ļoti lēti. Paldies! Lūdzu!